Labdien, ar ko man tas gods sarunāties? Esmu Atvases un Jūrmalas pirmās gimnāzijas deju skolotājs Sandra Saltā. Cik ilgu laiku atpakaļ uzsākāt gatavošanos 10. dziesmu un deju svētkiem? Tas sanāk šis mācību gads un iepriekšējais, tātad 2 gadus. Cik dziesmu svētkos jau esat piedalījusies pati kā dalībniece un cik jums bija gadiņi, ka pirmo reizi tas bija? Esmu piedalījusies 4 deju svētkos un pirmie deju svētki man bija, kādi 20 gadi, ka man bija. 20 gadi, jā. Un cik gadus audzināt šos mazos censoņus, ar kuriem brauksiet? Kā viņi visi ir 2., 3. klases skolnieki, tad 2 gadus. Tad, principā, viss šis cikls sanāk, ko esat uzsākuši gatavošanās tieši šiem svētkiem. Jā, tieši tā. Kāds ir jūsu un dejotāju mērķis piedaloties svētkos? Druskuņi jāpalabo jautājums, jo mēģinājuma procesa mērķis ir, lai mēs tiktu uz deju svētkiem, jeb man kā skolotājai mērķis ir, lai es savus dejotājus aizvestu līdz šiem svētkiem. Ar maziem dejotājiem tas izdevās, ar lieliem, diemžēl, šoreiz ne. Respektīvi, tas galvenais ir doties uz turieni, tad jau to procesu vienkārši izbaudīt. Jā. Aptuveni tā, jā. Kāds spilgtākais notikums palicis atmiņā, kad pati piedalījāties? Laikam tā kopā sanākšana un tas lielais tautas daudzums, dejotāju daudzums, ko mēs redzam tieši tajā brīdī, cik daudz ir jaunieši, kas nodarbojas ar to. Jā, un kas piedaloties svētkos, ir tas pats patīkamākais kopā būšana, dejošana uz lielās skatuves vai kas cits, un tā saprotu, ka tā ir tā arī kopā būšana, jā, lielā skatuve. Visi. Tā nav lielā skatuve, tas ir stadions. Tieši tā kopības izjūta, un tad, kad mēs dejojam sevišķi noslēguma koncertā, jeb vakara koncerti, kad visi liekas elpo un dejo vienā solī, un tas viss notiek visiem kopā. Diezgan grandiozi arī pa televizoru skatāt. Tas nav aprakstāms, kā tu jūties, piemēram, dejojot un otrs pēc skatoties. Un tad, kad tu esi tieši tajā uz laukumu, kaut arī tu neredz tos zīmējumus, bet, ka tev liekas, ka tu esi nevis uz zemes, bet drusciņu virs. Jā. Ja nav noslēpums, cik augstu vērtējumu saņēmāt atlasē? Atlasē? Atlasē. Piedaloties ar mazajiem. Ar mazajiem mēs saņēmām 2. pakāpes diplomu, bija 41. Labāk otrā, ar mazajiem saņēmām pirmā. Jā, atvainojos. 42, ak, dieviņas jau aizmirst, 41, 83. Cik bija jums? 38,23 un lielajiem bija, vai mazajiem bija 41,8, laikam kaut kas tāds. Un liels sarūktinājums, ka lielie dejotāji netiks? Jā, sarūktinājums ir. Gribējāt. Tādēļ, ka mēs tomēr bijām ielikuši daudz darbu, bet tagad, kad es tā analizēju savu darbu, es varbūt teikšu, ka mums pietrūka apmēram pusgads. Ja tomēr šie lielie dejotāji, lielākā puse nav dejotāji. Tā, ka es varu teikt, ka es uztaisīju, nevis uztaisīju, bet sagatavoju jauniešus no 0, un viņi jau kaut ko dejo un piedalās skatē, un tādēļ tas laika posms vienkārši bija par īsu. Ja man būtu tie dejotāji bijuši no mazām dienām, kas dejo, es domāju, mēs noteikti būtu tikuši uz deju svētkiem. Tādēļ, zināmā mērā sarūcinājums ir, bet varbūt arī, var teikt, kāds ir darbs, jeb cik ir bijusi sagatavotība, tāds arī ir rezultāts. Un ko jums vispār nozīmē piedalīties dziesmu un deju svētkos kā cilvēkam, kas jau lielu stāžu? Patīkam ir tas, ka šoreiz es esmu aizvedusi savus dejotājus līdz tiem svētkiem, nevis tikai kā dalībnieks. Jo tomēr, ja nebūtu, mans darbs, netikt arī man dejotājs turien. Tad ceru, ka jūs gūsiet lielu gandarījumu un veiksmi gatavošanās procesā, kā arī pašos dziesmu un deju svētkos. Paldies, un novēlu veiksmi arī maniem lieliem dejotājiem. Varbūt turpmāk nākotnē viņi dejos citos svētkos, citās augstskolās un citos kolektīvos, un mēs tiksimies stadionā. Stadionā, jā, kopā sadejosiet. Paldies.